Labdien, mīļie! Šodien raidījumā Izdzer un pielieto padalīšos ar labām ziņām. Proti, mūsu radītais milzu krāsainais plakāts dosies pie visām Cēsu novada izglītības iestādēm. Jā, kopā 34, gan pirmsskolas, gan pamatskolas, vidusskolas izglītības iestādes saņems mūsu milzu krāsojamo plakātu par bezatlikuma pilsētu kā metodisko materiālu mācību procesam. Un to mums nodrošina brīnišķīga iespēja, ko mēs izmantojām. Piedalījāmies grantu konkursā, saņēmām atzinību kļūt par ģimenei draudzīgu uzņēmumu, un viņiem bija fantastisks grantu konkurss, kurā var iesniegt ideju un saņemt atbalstu. Šoreiz mūsu ideja bija nevis parūpēties tikai par saviem darbiniekiem, viņu ģimenēm, viņu bērniem, bet skatīties lielākā mērogā, jo arī mūsu kolēģu bērni mācās tepat Cēsu novada izglītības iestādēs. Tāpēc priecājamies, ka šī projekta ietvaros jau 303 plakāti atradīs sev jaunas mājas un ilgtermiņā iedvesmos mazajiem solīšiem vides audzēšanā, jo plakāts pēc tā izkrāsošanas var tikt ierāmēts un novietots pie sienas kā metodiskais materiāls arī tad, kad beidzas viens mācību gads un sākas nākamais. Tieši tik forši var notikt arī tavā novadā un tavā izglītības iestādē. Vai varbūt tu zini kādu uzņēmumu vai pašvaldību, kas vēlas atbalstīt šo procesu, lai metodiskais materiāls sasniegtu aizvien jaunas un jaunas izglītības iestādes, tad droši dod mums ziņu. Un mēs parūpēsimies tālāk. Varbūt tas ir kāds projektu finansējums, varbūt tā ir Ziemassvētku dāvana, kur nevis dāvinam saviem sadarbības partneriem dāvanas, sūtam, bet pastāstam viņiem par labo darbu, kā šoreiz svētku budžets ir aizgājis mūsu nākotnē, izglītības iestādēm, kur aug mūsu draugu, radu bērni, kaimiņu bērni, jo bērni tā ir mūsu nākotne. Tiekamies ieber.lv, kur uzpild un bauda prieku.